Labvakar, man mīļie TV skatītāji! Pirmām kārtām noteikti sveicu jūs ar piekdienas iestāšanos un arī ir tāda kā pavasara iestāšanos mūsos un ārā šeit Latvijā. Pirmā saulainā diena, rītdien būs vēl saulaināka diena, bet mums, kā jau ierasts piekdienas vakarā šeit Rīga TV 24 studijā Blaumiņielā 32 ir, teiksim tā, iet karsti un ies vēl karstāk un tā visas nāks garumā līdz pat rītam. Ja jūs domājat, cik tālu mēs esam tikuši ar šiem jaukiem dziedātājiem, šie jau ir tie spēcīgie dziedātāji, kas ir, jūs ir 14 gabali pareizi, jā, 14 mēs skaitījām, bija 15, bet ir 14, jā, un viņi ir tie, kas cīnīsies par iekļūšanu pusfinālā, viņi ir ceturtdaļfinālisti, bet līdz ceturtdaļfinālam tika 28 gabali, tas tā jūsu informācijai, bet jūs esat gatavi? Jā! Vai zāle ir gatava? Ļoti labi, vai žūri ir gatava? Jā, nu pietiks ar to, jā, pietiks ar jā. Ja jau reiz ķērāmies pie žūrijas, tad neturēsim to svecis zem pūra. Šodien mums žūrijā būs grupas Credo līderis Guntis Veica. Lūdzu, aplausus Guntim! Un aburošā dziedātāja Anna Dribas. Lūdzu, aplausus arī Annai. Nu, un tad jau nākamais, kurš ir parasti pēc žūrijas, ko mēs parasti saucam, kas šeit ierodās? Teici, kā mēs ir Frīdis, jā? Nu, te visi kopā. Frīdi, 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 Frīdis, Frīdi. Jo, dāmas un kungi, tas ir Frīdis. Dāmas un kungi, Frīdis ir pagodinājis mūs ar savu ierašanos šeit. Čau, 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 čau visiem! Hei! Kareivi. Hei! Čau, žūrī! Par cik ārā tāds zeltaini saulīt bija pa dienu, tad jau nodziedāsim meiteni, zeltaini dziesmu, lūdzu DJs spiež play, un mēs visi dziedam. Un pārējie arī spiež sev play. Tieši tā. Aiziet. Droši sastājamies bariņā nedaudz kopistiskāk, kā uz lielās skatuves. Draudzīgāk, jo šiem draudzīgiem būs jābūt. Viss kopā. Ritmiņš. Atceries manu mīļo meiteni, kad tu man pirmos kursus solījies reizot. Gaidīju tevi naktī, klusajā mēnesī, vēstnesīs nekaiši starojot. Gaidīju tevi nesagaidīju, vilšanos smagu nakti rīts man austot nes. Ak, kamdēļ mani moki mīļotā, nevaru vairs bez tevi ilgāk dzīvot es. Meitene, zeltene, klausies, kā pukst mana sirds, tigi-di, tigi-dā. Meitene, zeltene, tev jau tāpat viņa pukst, tigi-di, tigi-dā. Meitene, zeltene, klausies, kā pukst mana sirds, tigi-di, tigi-dā. Meitene, zeltene, tev jau tāpat viņa pukst, tigi-di, tigi-dā. Atceries manu mīļo meiteni, kad tu man pirmos kursus solījies reizot. Gaidīju tevi naktī, klusajā mēnesī, mēnestīcai gaiši starojot. Gaidīju tevi nesagaidīju, vilšanos smagu nakti rīts man austot nes. Ak, kamdēļ mani moki mīļotā, nevaru vairs bez tevis ilgāk dzīvot es. Meitene, zeltene, klausies, kā pukst mana sirds, tigi-di, tigi-dā. Tigi-dā, tigi-tigi-dā, dā. Meitene, zeltene, tev jau tāpat viņa pukst, tigi-dik, tigi-dā. Tigi-dā, tigi-tigi-dā, dā. Meitene, zeltene, klausies, kā pukst mana sirds, tigi-dik, tigi-dā. Tigi-tik-tik-tā. Meitene, zeltene, tev jau tāpat viņa pukst, tigi-dik, tigi-dā. Solo Guntis Veica!
tigidā. Vēl vienreiz! Meitene, zeltene, klausies, kā pukst manas sirds, tigidī, tigidā. Meitene, zeltene, tev jau tāpat viņa pust, tigidī, Un televizoram otrā pusē arī dziedā! Meitene, zeltene, klausies, kā pukst manas sirds, tigidī, tigidā. Meitene, zeltene, tev jau tāpat viņa pust, tigidī, tigidā. Meitene, zeltene, klausies, kā pukst manas sirds, tigidī, tigidā. Meitene, zeltene, tev jau tāpat viņa pust, tigidī, tigidā. Ča! Paldies! Man liekas, ka Arvīts jau varētu nemaz nedziedāt tālāk. Es jau visu dzirdēju, ko viņš dzied. Tad jau Arvīdam būs jāapstājās tā dziedāšanai. Labi, es ņemu mikrofonus. Frīdi, Es tinos, ka man ir jātenās. Sacīs vēl vai? Tagad katrs savās vietās. Tieši tā, katrs ieņem savu vietu. Netais laši. Es zinu savu, tu zini savu. Bet nu es jums atgādināšu par to, ka pirmo 3 vietu ieguvēju šeit mūsu Karokas TV čempionātā, proti tiks tālāk piedalīties Baltijas jūras karokas čempionātā, kas risināsies 16. maijā uz Tallink prāmja. Un uz turien dodoties, viņiem būs iespēja ņemt līdzi arī savus draugus. Tā kā iespējams būs kāda laba, traka ballīte tieši uz Tallinka. Bet stāstot par šodienu, es domāju, ka viss jau ir visiem zināms, bet tie, kas nezina, tiem es vēl pāris vārdos izstāstīšu, kā tad būs. Dalībnieki, kā jau ierasts, dziedās dueļos. Viņi būs uz skatuves 2 gabali. Viens un otrs. Viens ir sarkanais un viens ir zaļais. Viņi dzied, un tur kurš labāk, kurš sliktāk, tad abi kopā un atsevišķi. Un žūrija viņus vērtē. Žūrija beigās viņus vērtē vai nu ar zaļo, vai nu sarkano kociņu. Tas ir proti vai nu par zaļo balso dziedātāju, vai nu par to, kuram ir sarkanā kartīte. Visam vienkārši. Un tad jau tālāk mēs lemsim beigās, kuri būs tie, kas tika un kuri netika. Tas arī viss, es domāju. Dalībnieki, jūs varat ieņemt vietu zālē. Jā, droši visu sagaidīšu ar aplausiem, protams. Bet runājot par karoki, tieši pēc šī šova šeit pat Blaumaņielā 32 turpināsies karokis dziedāšana, kur iespējas kāpt uz šīs skatuves ir ikviena, bet, protams, tas būs bez kamerām, tādā brīvā gaisotnē ar frīža dziesmām. Pareizi? Kāpēc bez kamerām? Kameras būs, bet viņi būs slēptās kameras, jā? Būs slēptās. Tā kā jūs neredzēsiet, ka jūs filmē, bet noteikti, kad kameras būs un kaut kur YouTube'ā jūs to redzēsiet. Varbūt jums būs kauns, bet varbūt arī nebūs. Nu, tas laikam, Frīd, tas ir tavs, kā saka, projektiņš. Es viņā nelīdīšu iekšā, atstāšu tos tevi. Bet, es domāju, nav ko vairs daudz vilkt garumā. Man jau jāsauc pirmais duelis šeit uz skatuves. Tad lūdzu, Laura Kalvāne, 23 gadi. Lūdzu, ar aplausiem sagaidām Lauru. Kur kas tie par aplausiem? Varam vētrēnāks aplausus? Kārtīgi vētrēnāks aplausus! Laura, lai uzvarētu šajā čempionātā, viņi ir gatavi uz visu, un ļaunākais murgs ir pamosties uz Matrača ezera vidū. Vai tā ir gadījies? Paldies Dievam, vēl nē. Bet tas ir tavs murgs. Tas ir tavs bailes, ja? Jā. Bet es sapni redzēju, ka bija tā. Bet ja madrats ir piepūšamais, tad jau nekas. Nu jā, bet ja tomēr kaut kur ezeram pa vidu, tas tomēr ir bailīgi. Bet ja gadās tā, ka Visāds čūskiņus un kaut kas tāds. Tas bailīgi. Labi, bet tu zini, ka tev uz pretinieces šodien? Nē. Tu nezini, es pateikšu, tā būs Sanita Plastikova, 29 gadi, Rīgā. Sanitai savukārt ir bail no zirnekļiem un čūskām, un trakākais, ko viņi būtu gatavi darīt, lai uzvarētu Karokas TV čempionātā, ir izaicināt Frīdi uz dziesmu dueli. Jā. Vai tu varētu tiešām izaicināt pašu Frīdi, tavs sakāmais, ko par to teiksi? Nē, Es izaicināšu tevi, kad pienāks tas mirklis. Es saprotu, jā, bet es jūtu, ka Karokas šovu beigās tik un tā man būs kaut kādas lielas patikšanas, jo pagājušajā nedēļā, ja jūs atceraties, tad Ludmila man uzaicināja uz rock'n'roll, ja viņi uzvarēs. Tagad man spīd dziedāšana. Kas vēl būs? Redz kā? Bet, ziniet... Pārsteigumi. Labi, dāmu dziesma šovakar būs Maziņā neziņā. Lūdzu, dāmas, DJs, protams, ka play, nevelkam garumā. Ziniet, dziediet līdzi. Žūrija, jūs gatavībā?
Būs jau ilgi gaidīts ganā, kad tu šonakt būsi manā. Liki mani aiziet ļauj, kad durvīs pagriesies un teici čau. Tu manā maziņā, tu manā maziņā, tiešām neziņā, mums nebūs pēdējā. Tu manā maziņā, manā maziņā, tiešām neziņā, nakts mums nebūs pēdējā. Tu manā maziņā, tiešām neziņā, nakts mums nebūs pēdējā. Manā maziņā, tiešām neziņā, nakts mums nebūs pēdējā. Manā maziņā, tu manā maziņā, tiešām neziņā, nakts mums nebūs pēdējā. Tiešām atkal nakts mums pēdējā. Tiešām nakts mums nebūs pēdējā. Aplausus, kārtīgs aplausus šīm abām dāmām. Droši paturiet mikrofons rokās, varbūt būs kaut kas jāatbild žūrijai. Paklau. Es atgādināšu skatītājiem to, ka Sanita nebija tikai Sančo. tikusi tālāk. Es, Frīd, pateikšu vienu lietu svarīgi, ar to, ka viņa nebija tikusi tālāk, un par cik viena meitene netika, es nezinām iemeslu dēļ, tad, Frīds izvēlēs viņu kā Jā. dalībnieci. Jūs jau dzirdējāt, ka es pareizi izdarīju. Paklau, izņem roku ārā no kabatas. Drīkst, kas tur ir? Kas tev tur ir iekšā? Trauma. Traumā. Redz, kā tu to darīji. Es zinu, ka pēc večiem roka ir kabatā, viņi biljārdu spēlē, bet šī traumu noslēg. Tad ir skaidrs. Es domāju, kas viņai kabatā ir, ko viņi tur dara, vai varbūt ar bumbiņām spēlējās. Nē, redzi, man arī uz otras rokas ir trauma. Tā kā, es mēģināju vismaz vienu. Ārprāts, kas ar tām sievietēm notiek? Es saprotu, ka Džekis sasistas staigā, bet tu ne jau meitene. Darba trauma. Darba trauma, Frīd, Jā, tā ir labi. darba trauma. Par dziedāšanu, Frīd, ko Par teici? dziedāšanu. Erotiska balss pret nobriedušu un tādu precīzu balss diezgan. Abas divas ir labas, jā, bet to dujot viņam sākumu bišķi nojaus vienā vietā. Vai ne pats pirmais, kad aizgāja jums, jo tu biji jātur tu mana maziņā un tu aizgāja līdz Sančo vienā brīdī. Bet ok, nē, es tur vajag lielu starpību. Neredz, vai nevienīgi ir starp dziedāšanas stilu, tur katram ir savādāks bišķi. Mums būs grūti, žūrī, mums būs baigi grūti, jo ar katru atlases dziedātāju paliek ar vien spēcīgāk un spēcīgāk. Sākumā bija vienkārši
divas taktas nodziedā, kāja pa pakaļ un prom uz mājām, vai ne? Uz roka kafēnītes mācies dziedāt, ja? Šī brīdī mums ar katru kārtu būs grūtāk un grūtāk. Bet, kaut ko jau mēs izdomāsim. Jā. Paldies, Frīdi. Āna, ko tu teiksi? Tavs komentārs? Labvakar visiem. Prieks visus redzēt. Kā arī man patīk šī dziesma. Labs izpildījums. Kopa skanēja labi. Jūs var redzēt, ka jūs sagatavojaties. Man patīk abas meitenes. Jūs esat dažādas. Un labi, ka jūs nodarbojaties ar dziedāšanu vispār. Tas ir forši. Ka es sapratu, ka tas ir jūsu hobijs. Vai tas ir jūsu kā... Tikai hobijs. Kāds ir Laurets hobijs? Ļoti labi. Vai ne, publika? Anna, es nezinu, vai to var saukt par hobiju, ja Sančo katru otro nakti dziedas klubos. Sirds lieta. Bet kopumā man patīk, ka tomēr, kad vajadzēs izvēlēties, es pateikšu savu vārdu. Paldies, paldies, paldies. Uldis, lūdzu. Labvakar. Pilnīgi pareizi jau Frīdis teica, ka šī jau nav tāda pirmā viņiem iznākšana uz skatuves. Tas uzreiz ir jūtams. Jā, bet viena lieta ir tāda, ka katram dziedātājam ir sava dziesma, ja, kura viņam, pieņemsim, piestāv dziedāt. Nodziedāt var labi abas divas meitenes, ja? Bet šī dziesmā man likās tā, ka vairāk tā dziesma, tieši, ja būtu jāizvēlās tā dziesma, tad viņi vairāk piestāvēt meitenei ar to sarkano bumbiņu. Man tā vismaz likās. Tā ir Laura. Laurai noteikti, kad viņi piestāvēja labāk tā dziesma. Bet dziedāšanas ziņā nebija krasas atšķirības, vienkārši pasniegšanas manieri bija. Vienai bija mazliet tāda, kā jau Frīdis teica, nobriedušāka, un otra bija tāda, kā tu, Frīdi, teici? Erotiskā. Jā, erotiskā. Jā. Paldies. Tad jau laiks ir laikam žūrijas vērtējumam. Ceļam. Tagad viens uz otru skatīsies, jā? Kādu krāsu grib tādu celu? Sarkans un zaļš. Sarkans, zaļš. Sarkanais dodās šeit pie čempioniem. Lūdzu, droši ieliekam mikrofonus. Zaļais uz otru stūrīti gan. Diemžēl. Zini, kas ir tad vienkārši tas pavasars ar to erotisko balsi, vai ne? Tas tur baigi kopā štimbē visu laiku. Visas meitenes ir kļuvušas skaistākas stipri kaut kā pēdējās 3 dienas. Bet gan turpinājumā nākamais dalībnieks Vladislavs Krasovskis, 27 gadi, Rīgā. Kā Vladislavs saka, viņš ir pilnīgi... Salaspils. Bet man liekas, tu esi īsts rīdzinieks. Salaspils. Birgit mēs stāstīja par Rīgu kā reizi. Nē, ar Rīgu arī ir sakars kaut kāds, jā. Bet runājot par tevi un tevām bailēm, tu esi rakstījis, ka tev visvairāk ir baila pamosties pļavā bez biksēm. Un tavs dzīves moto ir, ja tev kādreiz paliek skumji, padomā, cik tas ir dumji. Tā arī. Tavs moto, ja? Ir gadījies pamosties pļavā bez biksēm? Tas ir lielākais smurks klausies, tāpēc arī nē. Tāpēc nē, jā. Ok, paldies. Tev pretī stāsties, jo meiteni gatava ar zaļo piespraudīt. Sanita Lazdiņa, 26 gadi, Rīga. Bet pa īstam Rīga. Lūdzu, tev mikrofons. Un Sanita, ka Rockstēju čempionātā tu negribi dziedāt, kā tu rakstīsi, tu negribi dziedāt hip-hop un operas mūziku, un tev ir baila pašai no sevis. Kāpēc tāds nepatika pret hip-hop? Hip-hops, man liekas, ir baigi okei. Zini ko? Tad, kad man bija jāizpildā anketa un jāatbild šo jautājumu, tad vēl tā bija. Tagad ir pavisam otrādāk. Tagad tev patīk rītīgi hip-hops? Jā. Tad tu uzblies. Tu vari parādīt kaut ko no hip-hop? Kādu rīmi noskaitīt? 3 rīmi? Zini ko? Pa pāris nedēļām vēl neesmu apgūs, bet... Tev bītiņu uzdos. Tad, kad bītiņš būs, tev vienkārši atliek visu parepot. Varēs? Es nezinu. Nebūs. Nebūs. Nevilksim garumā. Nevilksim garumā, pieslēdz. Ja nav tā piena, tad piens nav. Un tad dziesma Andris Kivičs, tu tuvojies sev. Lūdzu, ar aplausiem.
bēgot no manis, vai tu tuvojies sev? Neitrāli kāds pajautā tev, visdrīzāk tevi nesapratīs. Ja tev ir kāds, ko ir bail pazaudēt, kāds, ko tu varētu iemīlēt, dažreiz tu vēlies būt kaut kur citur. Tava pieredze vai varbūt tomēr ne, jautājumi un atbildes. Tu esi tur, kaut kur dziļi sevi. Nekas te nenotiek tāpat vien, pat tavs pieskāriens, un es esmu aizlidojis. Bet tu esi tagad šodien un te, un tas, ko tu redzi, ir tava pasaule. Vienalga, cik skaista vai neglīta tā, tā ir tava vienīgā. Vēlreiz vētrēns aplausus. Aplausus Vladislavam un Sanitai. Droši paturiet mikrofonu vēl pie sevis. Vladislavs mums ir sarkanais un Sanita mums ir zaļā. Es varu šoreiz sākšu ar skatītājiem. Kuram patika Vladislava uzstāšanās? Ok, pieņems. Un Sanita? Un tagad turpināsim ar žūriju. Jā, un tad laiks Tagad turpināsim ar žūriju. Jep. Sanita, tu jau jūti, ka pa augstu ir. Tu saproti, ka ir pa augstu. Es saprotu, nekas te netiek pārmests par to, ka ir pa augstu, bet vienmēr no tās situācijas var iziet. Var parepot tajā brīdī kaut ko, var pavilkt zemāk, var kaut kā savādāk iziet. Tas bija bezcerīgi, ko tu darīt, tas bija vienkārši bezcerīgi. Tu esi daudz skaistāk par Vladislavu, daudz skaistāk, bet viņš dzied manā uzturē šoreiz labāk. Tomēr, jā. Viņa pie tam tā repošana bija stipri pārliecinošāk. Tu gatavojies tai dziesmai pirms tam? Nē, es zinu to dziesmu no gadiem tā kaut kad laikam 17. Bet ok, tas bija baigi pārliecinoši, tas, ko tu darīji. Varbūt, ka tā balss atkal nederēja tā repošanai, bet tā spiešana, tas man likās, ka man viens ar naglu smadzenēs dod iekšā. Es tev piekrītu. Nu, Labi, kolēģi, Anna. ko teiksiet? Vispār patika šī dziesma, tāds romantiska dziesma, labs ģitāras spēlējums tajā dziesmā. Bet man patika tavs izpildījums, kā tu dziedi ar emocijām iekšā.
Arī tavs man patika dziedājums, bet viņam bija taisnība par to bišķiņu, ka vajadzēja bišķiņu zemāk tur dziedāt, kad jau bija paaugsta. Un, nu jā, kopumā vispār foršas emocijas. Patika tātad, jā? Jā. Jums interesē arī Gunta komentārs? Jā? Nu tad Gunta komentārs būs pēc neilgas reklāmas pauzītes. Sveiciens maniem TV skatītājiem un visiem, kas ir ieslēguši Rīga TV24 un tiem arī, kas šeit ir ieradušies mums TV studijā. Karoks TV čempionāts 4. fināls rit pilnā sparā un jau otrais pāris jau ir veicis savu dziedājumu un mēs tikām līdz Gunta komentāram. Lūdzu, Gunti, tad turpinam, ja tu atceries vēl, kas te bija, kas notikās. Atceros, jā. Nu, tad es arī tādā secībā kā dziedāju, ja, dziedātāji. Nu, ja jāsaka pa Vladislavu, tad Vladislavam tā dziesma bija tieši tā kā pilnīgi radīta, kā var teikt, viss augstums viņam derēja. Viņš pat tik enerģiski dziedāja, kad viņš pat gāja priekšā tai dziesmai. Dziesma vēl skanēja aiz muguras, bet viņš viņu zina uz priekšu. Un man pat liekas tā, kad Vladislavs arī varēja nodziedāt, ja būtu tādu Salaspils valoda, jā. Katrā pilsētā viņš noteikti Salaspils valodā viņa arī varētu nodziedāt mierīgi. Nu, Sanita savukārt, nu jā, Sanita, diemžēl tev baigi nepaveicās, ļoti augstu tev tas bija, jā, un loģiski, ka tev pieķert klāt kaut kur tās vietas, pilnīgi pareizi jau kā Frīdis teica, vajadzēja vispār varbūt apstāties, ieturēt kaut kā un dziedāt, bet es zinu, ka tas nav viegli. Tas nav viegli, ja tev, teiksim, pavadījums spēlē vienā tonalitātē un tev jāmēģina nodziedāt, pieskaņoties. Tāpēc arī, nu, bet tā ir tāda sakatība šeit, laikam ir, tā ka tur nekā nevar darīt. Paldies Guntim par komentāru. Tad jau ir pienācis laiks žūrijas vērtējumam. Lūdzu. Sarkans. 3 sarkanie, tātad tas ir Vladislavs. Paldies. Mikrofoniņus noliekam, droši Vladislavs ieņem vietu. Redz, jā, bučiņas un viss pārējais, ļoti jauki. Bet jums, TV skatītāji, un arī šeit klātsošie, es atgādinu par mūsu nelielo konkursu un aktivitātēm Facebookā. Droši tam sekojiet, jo ir daudz balvu. Balvas, protams, ir no Gintas, Buda, Rīga. Jūs varat saņemt dāvankartes 100 eiro vērtībā no pirmā vīriešu veļas veikala Latvijā, kas atrodas šeit pat galerijā Rīga, Dzirnavā 67. Bet, nu, jāturpina jau tālāk ar trešo, nu jau trešais pāris, jau trešais duels. Viņi kaut kur jau šeit pat zālē ir. Es domāju, ka viņiem jau jāceļās lēnām augšā, jo pirmā ir Viktorija Petrova, 18 gadi, Tukums. Aplausus Viktorijai. Vētrēns aplausus. Viktorijai nepatīk uzmācīgi vīrieši, kā tu esi rakstījusi, un tev arī, tu negribētu dziedāt šlāgerus, un trakākais, ko Viktorija būtu gatava darīt, lai uzvarētu, būtu sabučot žūriju. Tas būtu trakākais. Vai tad ir tik traki? Man liekas, nebūtu, bet tu gan esi uzrakstījis. Tu domāji, ka žūrijā Kvazimodo sēdīs visādi tad, jā? Redz, žūrija jau mainās visu laiku, vai ne? Mainās. Brīžiem varbūt... Mazums varbūt tieši bet pat cik es palieku visu laiku konstanti, vai ne? Tad tas ir redzot uz mani tēmēm. Nu, nezinu, to es nerakstīju, es neko neteikšu. Un pretīm stāsies, dāmas un kungi, labi zināmais Arvīts Celers Rīgā! Arvīts mums ir labi pazīstams un viņam īsti nav no kā baidīties, jo man liekas, viņam dzīvē visādi ir gadījies un viņš ir gatavs uz visu, lai uzvarētu, vai ne? Es vēl gribētu piebilst, Mārtiņ, jā? Kad vienīgi tev mums nav pretī lapiņās, nav pretī gadu skaitlis, tāpēc, ka viņš ir tik daudz jau nodzīvojis, vai ne? Kad faktiski tik daudz ciparu nemaz nav izdomāti. Viet uz Rīgas. Tur bezgalības simboliņš, tas astotnieciņš. Klausies, bet tagad es tam baigi zīmīgi. Visu laiku sarkanie vinnēji. Jokaidierā. Tas gan, jā. Ne, bet vēl ir visjaunākā dalībnieks un vecākais dalībnieks.
Jā, vot tā. Jaunākā dalībnieks un vecākais. Es došu iespēju tev Arvīd, ielikt, kā tu saki, un tad... Nu, vai liekam dziesmu citādi, nedod Dievs Arvīds sāks runāt. Nedod Dievs, liekam dziesmu citādi. Viņš pierunās visu studiju pilnu. Lūdzu. Priekšrok dāmā. Play, DJs spiež play, dziesma par pēdējo lapu. Jūs ziniet noteikti visu šo dziesmu, tāpēc te jau līrikas nevajadzēs. Dziedam līdzi visi. Aiziet! Metīs tieši sārtā. Un labas tumši sārtās. Nemanot te mūsu lapā, nemanot par zvaigzni tapā, arī tu, nemanot tā zemē kritā, sadego turpēc, kur citas, arī tu, arī tu. Atties ceļiniek, tur augstu gaisā. Staigā ziemelis un māsas lapas gaisa. Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārtā. Labas zeltainās, labas tumši sārtās. Skaties ceļiniek, tur augstu gaisā. Staigā ziemelis un māsas dainām. Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārtā. Labas zeltainās, labas tumši sārtās. Pirms jūsu komentāriem es vēlos dzirdēt zāles vērtējumus par sarkano. Par zaļo. Es jau teicu, gandrīz vairāk, bet Arvīd, tu esi monstrs, protams, vai ne? Tu esi monstrs, bet zinu, man liekas pietiek tev dziedāt šovā, vai ne? Jo tu to meiteni, es tikai vienu rindiņu iedevu viņai nodziedāt. Nu, kas ir? Ja tas tā turpināsies, neviens netiks vest pie dziedāšanas. Dziedās tikai Arvīds viens pats. Ja jūs gribiet dzirdēt, ko Arvīds dzied, iegādājieties viņu disku, bet Viktorija bija faktiski Nora Bumbiera. Nu, pilnīgi Jā, super. Tik kolosāli balss un tik pareizi izpildīt dziesmu. Nu, Arvīds ar savu balsu. Nu, kas ir Arvīd? Bet, vecīt, viss cieņu tev. Nu, ko tu darīsi? Kā nu māta, kam tā nu maujam? Paldies, Frīdim, par komentāru. Gunte, tavs laiks izteikties. Te šaus, te nav nekāda pasnīca, saprot, te jādragā tā kā var.
Nē, man atkal izskatās tā, ka Arvīdam nav tā ādas krāsa, viņam vajadzēja būt melnā krāsā vispār. Pēc tā dziedāšanas stila vajadzēja izskatīties, ka šeit dziedētu kāds melns dziedātājs tāds pilnīgi. Ja, un, viss tas, ko tu dari uz skatuves, ja, tas ir viss nepieciešams. Tas tā kā Robija Viljams uznāca un viens pats darbojās, var teikt, visu to šovu novadījām. Bet, ja mēs runājam tieši par dziedāšanu, Viktorija, ja, Viktorija nodziedāja ļoti, ļoti labi, ja, atbilstoši tam dziesmas raksturam, ja, kā ir tā dziesma paredzēta, kā es domāju, kā maestro Pauls, ja nebūtu tie dziesmu vārdi, ja, tas teksts nebūtu. Es domāju, ka viņš pat varētu arī nezināt pēc Arvīda dziedāšanas, ka to viņš ir sarakstījis. Tas bija baigi forši, ja, viss baigi forši, bet, diezgan attālināt no tā, kas bija tanī dziesmā. Vismaz tas ir mans tīri tāds subjektīvs skatījums uz šo lietu. Bet tā viss bija tā kā vajag. Es uzskatu, ka... Es varu darīt latviešu mentalitāti. Tur jādzied tā, ka tieši tā, ka tur viss ir ne pa kreisi, ne pa labi, saprot? Tāds. Es tā dziedu, es neko nevaru izdarīt. Forši, viss kārtībā. Paldies. Āna, tavs komentārs. Vispār ļoti emocionālis izpildījums kopā bija, ja. Man patika, ka nodziedāja Viktorija. Ļoti skaistas acis meitenei, ļoti labi kustējas skatuves, arī bija kontakts ar publiku, kā es pamanīju. Arvīdam bija ļoti emocionāls dziedājums arī. Jā, tā bija bomba vienkārši. Bet šoreiz es balsošu par meiteni. Jau tu iepriekš pateici. Jā. Zini savu vietu, Arvīd. Tad ir laiks celt karodziņus, tāfelītes, kā saka augšā. Balsojam, lūdzu. Sarkans, sarkans, sarkans. Es 3 sarkanie. Arvīd, ej pie meitenēm. Skatos, ka notiks, kas neticams. Sarkanie turpina kā tāda apvienotība doties tālāk. 3 sarkanie jau ir tie, kas ir tikuši jau pusfinālā. Un 3 zaļie, kuri diemžēl nav tikuši tālāk. Es gribēju pajautāt vēl. Jā. Viņi varēs arī atgriezties vēl kāds? Diemžēl nē. Diemžēl nevarēs. Par to vēsturi klusē. Jā. Tā kā... Nē, es šī variantā, es būtu devis, šitā es būtu devis. Es būtu gribējis šitā. Gunti, bet tā tev būs nereiz vien tā tev būs. Tā kā šitas vēl nebija tas sarežģītākais, nebija sarežģītākā izvēle. Nebija, jā, labi. Bet mums ir laiks turpināt uzstāšanos. Un 4. pāris, 4. duelis Zane Grava. Aplausus Zane Gravai no Jelgavas. Zanes ir jaunākais, murgs ir pamosties un saprast, ka ar viņas dzīvi viss ir kārtībā un trakākais, ko viņi būtu gatavi darīt, uzvarēt šajā čempionātā, ir uztaisīt punk frizūru un tad kopā ar Frīdi tur rokerīt iekāpt. Pareizi, ja? Jā. Kaut kā tā? Jā, kaut kā tā. Frīdi? Jā. Kā tu uz to raugies? Klausies, bet kāpēc tu sēdi ar baušķiniekiem kopā? Kas jums tur kaut kādā... Bauski, Jelgava, Frīdi. Jā? Es vienkārši tur bieži Zemgals sasparojās, ja ko? Zemgali ir vai nav? Kaut kas traks? Man jau mierīgi, man jau sāk salpēt ausis. Bet pretī stāsies šeit blakus būs Anna Freimane, 31 gads Rīgā. Aplausus Annai. Vētrains aplausus arī Bauskas un Jelgavas gals lūdzu aplaudējam. Lūdzu mikrofons. Bet Annai, kā jau tipiskai dāmītei, lielākais bailes no tarakāniem un zirnekļiem un viss tā pārējā. Un, lai viņa uzvarētu šajā čempionātā, viņa būtu pat gatava apēst tarakānu dziesmas laikā. Absolūti. Noteikti. Lielu. Tad tev ir tāda liela tieksme uz to uzvaru. Tiešām noteikti, jā. Žūrī, ko jūs sakat, jums nav kādam līdz kāds tarakāniņš, mēs jau varam jau dot tagad parot. Es to finālā ēdīšu. Finālā, jā? Labi pagatavot tarakāni ir ļoti garšīgi. Es pieļauju, tā ir, jā. Galvenais vēl nekustās. Tad DJs spiež play dziesmai Varbūt rīts. Lūdzu. Tāds klusumiņš. Neliels. Jā, piestam ritmi.
kas viena pati mīl, un asaras man līst. Šodien saulē man nespīd, varbūt rīt. Skatos atkārt un redzu, kur tu esi bijis. Zinu, ka šīs ievainojums nesadzīs. Kur tu paliki, kāpēc tu aizgāji? Kad tu atnāksi, varbūt rīt. Dzirdēju, kā tu teici, ka atgriezīsies rīt, bet laiku nepateici, kad lai tevi sagaidu. Es gribētu ar tevi atkal kopā būt, jo bez tevis dzīvot nespēju. Deiņ, neliela deiņ, veik. Piestam ritmiņu visu. Ināt koki ploties. Ļoti ceru, ka šīs sāpes man drīz pāries. Nāc atpakaļ tūlīt, vairs nespēju sagaidīt. Tevi atkal ieraudzīt, varbūt rīt. Dzirdēju, kā tu teici, ka atgriezīsies drīz, bet laiku nepateici, kad lai tevi sagaidu. Kā es gribētu ar tevi atkal kopā būt, jo bez tevis dzīvot nespēju. Nāc atpakaļ tūlīt, vairs nespēju sagaidīt. Tevi atkal ieraudzīt, varbūt rīt. Nāc atpakaļ tūlīt, vairs nespēju sagaidīt, kad tevi varēšu saskatīt, varbūt rīt. Aplausus Zanei un, protams, arī Annai. Meitenes, man jau nu tīri labi patikās. Mums pietrūk vēl 2 dziedātājus. Vēl 2 gribējās. Divas pietrūk, Jūs jau protams, varētu jā. piesaistīt mūsu žūriju turklāt. Ne? Klausies. Kāpēc tu baidies dziedāt, ko? Drebeklis piemetās. Ko jūs tur, Ozverīnu vajadzētu iedzert, ko jūs tur dzeriet, ko? Paklau, Līga, ja tu šitā bailīgi dziedās, tu nekur, tev nekas nespīd, jā? Tu skaties, dari kaut ko. Tev bija kaut kā baigi nedroši. Nu, tā kā tu biji sabijusies, lampu drudzes. Kā pirms eksāmeniem. Kāpēc viņi var ko? Kāpēc Freimana var? Tev rokas, oj. Nevajag ātros saukt, ne? Arī lampu drudzes. Bet balsī tas neatainojas pilnīgi nemaz. Un šitā meitene nodziedāja ritīgi ar pārliecību, spēcīgi un forši. Nu, kāpēc tu baidies? Tu no frīša baidies? Nē. Nu, kā tad? Nezinu. Tāpatās. Es šodien esmu nekaitīgs. Bet labi, tad runājot par publiku. Publika, kuram patīk zaļais? Ok, ir. Un sarkanais? Diezgan līdzīgi. Anna, lūdzu tavs komentārs par dziedātājām. Kopumā tāda sieviešu dziesma, labs izpildījums kopumā. Var redzēt, ka jūs sarunājat, kuru viena dzies, kuru dziedās, kuru otra dziedās. Tomēr Jelgava ir muzikāla pilsētā. Bet jūs esat ļoti tāda romantiska būtne, viegls cilvēks. Bišķiņu, jā, var pamanīt, bišķiņu bija uztraukums, bet tas bišķiņu traucēja jums. Bet es domāju, ka mājas jūs dziedat pārliecinošāk. Ne? Bet kopumā man patika, ka jūs dziedējat.
par šo meitini runājot. Anna. Es par Annu, jā. Es redzēju viņas dziedājumā pārliecību. Jā. Viņa ir liriska balss, un man patika. Kopumā visu patika. Paldies. Gunti, tavs komentārs? Nu, man tik atliek pievienoties iepriekš teiktajam, kad jā, varēja redzēt, kad Zāne patiešām bija bišķiņ tā kā nobaidījusies, jā. Beigās jau tā pārgāja tas uztraukumiņš, bet tas ir pilnīgi pieņemams, ka tā tas var būt. Nu, Anna uzsāka pārliecinoši un noved to līdz galam, un beigās, ja viņi no sākuma vēl mazliet baidījās tur kaut ko paimprovizēt, bišķiņi uz augšu un uz leju, tad beigās viņai tas aizgāja viss kārtībā. Nu, pārējo mēs redzēsim jau, kad es celšu augšā puķīšu. Jā, es vēl gribēju pateikt, ka mēs neesam radinieki, vismaz pagaidām mēs par to neko nezinām. Ja? Pagaidām neesat radinieki. Pagaidām vēl nē. Tā kā... Labi. Tad, nu, laiks vērtējumiem radiniekiem un neradiniekiem, lūdzu. Tas nav tā kā radinieka. Anna vai Zana, tā sarkans, tas jau viens mums ir par Annu. Vēl viens sarkans par Annu un vēl viens sarkans par Annu. 3 sarkanie par Annām. Mīļie skatītāji, tas, kad sarkanie visi tiek tālāk, tā tiešām ir sakritība, tas nebija tā domāts. Ieturam tradīcijas, jā? Tā tiešām tā vienkārši ir sanācis. Bet turpinājumā uzreiz ķeramies klāt nākamajiem dziedātājiem. 5. pāris Inga Indriksone, 21 gads, Piņķi, ar aplausiem sagaidām. Ingai garšo pica, viņa ir īsta kārumniece, un viņai Karokas čempionātā negribētos gan dziedāt roku, kā tu pati biji rakstījusi, un tu proti zīmju valodu. Nu, kaut ko pasaki zīmju valodā. Ko tu gribi, lai es pasaku? Nu, pasaki... Pasūt vienmēr Mārtiņas poda. Jā, pasaki, Frīdim ir gara bārda. Kāpēc Frīdim pasaka? Es pirmais pateicu. Saki, klausies mani. Pasaka Mārtiņam, lai viņš iet uz poda. Zīmju valodā, kā tas ir. Redzēju, tev pateici man vai viņam? Tev pateici. Nē, to pateici Frīdi. Tev turpinam. Ainārs, ar aplausiem sagaidām Aināru Uzulnieku. 37 gadi aizkraukle. Nenāc šeit, pusītē. Ainārs mums ir, kā saka, ekstrēms puisis, kuram patīk pulkaini dzīvnieciņi, kā tu biji rakstījis, un tu būtu gatavs ar kājām nākt no aizkraukles līdz šejienei, lai tikai uzvarētu. Tieši tā, es esmu ne tikai atnācis, bet mēs esam visi atbraukuši uz šejieni, aizkraukli. Wow, te ir aizkrauklis lovacs skatos. Nu tad, lai iet dziesma, balle baložos. Lūdzu, ar ovācijām sagaidām. Un aiziet deļa, ritmiņš. Saki jaunā neatgriežos, bez božarota meičas mantos. Žēl, tas nebija tajos laikos, kad meičas tejo bručos baigos. Mēs varu noskatīt to rotām, prom dosimies mēs roku rokām. No sapņa atšķik man viena atliek, kā varoņi viens otrus attiek. Un tā piecēlos, uz viņas bildi paskatos, baldi sataisos, uz balli baložos. Vēlos vakaros, ar tevi pādējosu, līdz pat rīta stundai, kamēr nenokušu. Vēlos vakaros, ar tevi pādējošu, līdz pat rīta stundai, kamēr nenokušu. Katri mūzika, meča daļa, ļoti patika. Cik mana meča daļa pēc izskata, kā viņa maigi to pasaka. Varu samaļāt ar šonakt veltu, dāvā tu kaut manas pura zeltu. Ko man šeit rācies es esmu, ir senāk jau man meča pramestu. Rītā piecēlos, uz brīdi viens skat, daudz sataisos, prom un treli baložos. Vēlos vakaros, ar tevi pādējošu, līdz pat rīta stundai, kamēr nenokušu. Vēlos vakaros, Ar tevi pādējošu, līdz pat rīta stundai, kamēr nenokušu.
Skaidrs vārds runāja un no malis aizvilka. Balas vakaros ar tevi padejošu līdz pat 3 stundai, kamēr nenokuršu. Balas vakaros ar tevi padejošu līdz pat 3 stundai, kamēr nenokuršu. Balas vakaros ar tevi padejošu līdz pat 3 stundai, kamēr nenokuršu. Balas vakaros ar tevi padejošu tevi līdz pat 3 stundai, kamēr nenokuršu. Tos mikrofons varam paturēt pie sevis, bet to, kādi vērtējumi būs par Ingu un Aināru un kādi būs komentāri, tas būs pēc nelielas reklāmas pauzītes. Pagaidām, atā! Labs vakars TV skatītājiem un visiem, kas ir ieslēguši Rīga TV 24. Esam atgriežamies šeit pat Rokas TV čempionātā, kur mums ir izcinās ceturtdaļfināls un mūsu, kā saka, ceturtdaļfinālisti ir spraigā cīņas garā iekšā, kas mums te notiekās, jā, nāk uz skatuves visādi aicināti un neaicināti viesi. Līdz šim ir sakritība bijusi tāda, kad sarkanie visi tiek tālāk, bet kā būs tālāk? Vai tie būs sarkanie, vai šoreiz lūzīs ledus un zaļie tiks? Nu, to mēs redzēsim. Kas man interesē tagad? Šitie visi ir aizkrauklieši, jā? Kuri tavējie? Nu? Viens pašs džeks, jā? Nu, tur ir tādi bet tie ir baigi tālu. Jūs vienkārši nokavējat pasākumu, netikāt tuvāk, jā? Tāpēc jūs nevarat tā redzēt. Pēc trokšņa jūs varat skaļāk pabļaut? Nav slikti, jā. Jā, viņi tuvāk bāram ir, jā. Bet labi, kā jums būtu vērtējums? Ja pirms jābalso par zaļo. Ok. Un sarkanais. Ir pilnīgi skaidri, kā aizkrauklis spiež uz masu. Bet, Gunti, šitas ir tas gadījums, vai ne, ka es nezinu, ap divi ir forši. Ap divi ir enerģiski, vai ne? Tev ar to mēli kaut kas nav, viņi baigs tīvāt tev mēli. Tur nevar tos vārdus izrunāt. Pirmkārt nesaprot vārdus, vai ne, un tu neizrunā visus tos vārdus arī tā, ka vajag. Tas ir normāli franču valodā, ja dzied un spāņu. Tur mēs tāpat nezinām, bet latviešu vārdus vajadzētu tā kā to mēli ielocīt. Bet ap divi forši, ko darīt tagad? Ko darīt? Es nezinu vēl, ko jūs domājat, vai ne? Paldies, Frīdim, paldies. Labi, tālāk Guntis. Nē, kurš? Es nezinu, Frīdis teica, ka kaut kas ar mēli nav kārtībā. Man liekas, ka baigi foršā tā mēli viņai bija. Jā, kur tur nav pat mēlē, nav vaina. Es domāju, viņa tur brīžam sprāga ārā, tur, kur vajadzēja, kur nevajadzēja, jā. Nu, bet tā, visas kustības un visa darbošanās uz skatuves forši. Man patika un tieši tāds, kaut kā tāds, arī tāds garīgais, tāds pavasarīgs uzreiz palika, ka meitenes sāk te pa priekšu dejot, jā. Es domāju, pilnīgi atbilstoši viss. Tā jau ir pavasarī visas tās meitenes, lai nārā. Jā. Sezona sākās. Nu, te bija tā krasts piemērs, vai ne? Nē, puisis nodziedāja tur, puisis tā kā nodziedāja visu perfekti, visu tā kā vajag. Nebija ne intonatīvu, kur piesieties, jā, nekas ausi negriez un nekas tā kā ļoti līdzīgi, jā. Ja tur būtu jādod kaut kāds, vienam bija varbūt tās viņš kustējās foršāk un visu viņš bija brīvāks, atraisītāks. Otrs atkal dziedāja tīrāk un precīzāk un tā viss. Nu, bet to jau pie... Nu, to jau redzēsim vērtējumos. Paldies. Jā. Labi, Anna.
Tavs sakāmais? Abi dziedāja emocionāli ar atdevi. Inga dziedāja pārliecinoši, arī labi kustēs, ka viņai bija augstas notis. Ainars arī bija uz viena līmeni ar Ingu. Ir jūtams viņa ģimenes atbalsts ļoti zālē. Ir atbalsts, to mēs dzirdēt. Tāpēc arī dažreiz vajag saukt savus draugus uz tādiem pasākumiem vairāk. Bija patīkami klausīties kopumā. Enerģetiski vienāds līmenis bija izpildījumā. Un man būs grūta izvēle šoreiz. Bet jāizvēlās būs. Jāizvēlās būs. Jā, jāizvēlās būs. Vai ne? Kas notiek ar balsojumu? Man gribās šito tradīciju izjaukt, šito te to zaļo un sarkano stūrī. Zaļš. Zaļš. Sarkans. Zaļš, zaļš un sarkans. Zaļais mums dodās pie sarkanajiem un sarkanais dodās pie zaļajiem. Notika tas, kam acīm redzot, laikam bija jānotiek ledus lūza un tālāk redzēsim, kas mums būs tālāk ar nākamo pāri. Nākamais pāris, 6. pāris. Armands Lozinskis, 26 gadi, Rīga. Lūdzu, Armands, ar aplausiem viņu sagaidām. Armands ir iepriekš, kur mums Armands nāk. Armands nevar atrast ceļu. Armands skrien tik šurp ātrāk, mums jau laika vairs nav. Armands ir saukts arī par Renātu Kauperu šeit tad. Tā ir, vai ne? Tā ir, jā. Jo tev patīk, kaut viņa balstiņā nedaudz dziedāt. Viņam tāda ir pateikt, nepatīk, ko darīt. Bet redz, ko tu esi rakstījis, ka tu nekad neņem rokās zirnekli, tātad tev ir bail no zirnekļiem, un trakākais, ko Armands būtu gatavs darīt, lai uzvarētu šajā čempionātā, ir naktī iet caur kapiem. Vai tas ir tiešām tik bailīgi? Nu jā, iesaku pamēģināt. Tas ir no tā bailīgi. Bet es neesmu mēģinājis. Bet varbūt ir cita lieta, varbūt viņš tik maz grib vinnēt, vai ne, ka tikai kapiem iziet cauri, viņš ir gatavs. Nu, to jau mēs redzēsim. Labi, bet turpinājumā tev pretī vai blakus stāsies mūsu sportiskais Rihards Vilcāns, 24 gadi, Rīga. Rihards mums ir volejbolists, kur ļaunākais smurks ir slīkošana, un trakākais, uz ko viņš būtu gatavs, lai uzvarētu šajā čempionātā, ir uztaisīt 30 pumpīšus uz kulikiem un paralēli dziedāt karoki. To, laikam, pastikot izdomā, vai ne? Nu, nē, to tu biji uzrakstījis. Laikam, man ir rakstīts tā. Pareizi, ja? Jā, ir ideāli. Redzi? Tu jau neatcies, ko tu rakstīsi. Laikam ir jātrenēs. Jātrenēs, tev jau grūdaks ir, tā kā viss būs kārtībā. DJs spiež play dziesmai Pie baltas lapas. Tīri, lūdzu. Pirmie dzirdēju, kā viņi iesildījās lejā. Sanāca diezgan labi, man jau patika. Redzēsim, kā būs tagad. Pie baltas lapas apsēžos, kā pie baltas domas kapa. Un kas pažēlos reiz tos, kas viens otru nesastapa. Un kas būs tik drosmīgs pateikt, ka nav vainojams neviens. Kas būs tik drosmīgs pateikt, ka nav vainojams neviens. Šodien mums visvairāk stāstā, lietus lāses pieskārījās, un man pietrūkst viena glāstā, vai tev nepietrūkst neviens. Šodien mums visvairāk stāstā, lietus lāses pieskārījās, un man pietrūkst viena glāstā, vai tev nepietrūkst neviens. Dejiņiem jābūt. Nebūs dejiņi. Gīčiņi. Aiziet. Rihards pie gīčiņas. Ļoti labi. Armands. Salsiņa. Solis priekš uz apkārt. Ļoti labi, ļoti labi. Ko tu visu tur provocē, ko? Vajag jau izklaidēt publiku. Man publikā aplausus. Pie baltas lapas apsēžos, kā pie baltas domas kapa. Un kas
pažēlos reiz tos, kas viens otru nesastapa. Un kas būs tik drosmīgs pateikt, ka nav vainojams neviens. Kas būs tik drosmīgs pateikt, ka nav vainojams neviens. Šodien mums visvairāk stāstā lietus lāses pieskārījās, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens. Šodien mums visvairāk stāstā lietus lāses pieskārījās, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens. Nu, meitenēm jau patīk, tas ir skaidri redzams. Redzams, ka meitenēm patīk. Lietus lāses pieskārījās, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens. Šodien mums visvairāk stāstā lietus lāses pieskārījās, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens. Šodien mums visvairāk stāstā lietus lāses pieskārījās, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens. Aplausus, dāmas, aplausus šiem foršajiem puišiem. Armandam un Rihardam. Nu tad Rihards zaļais. Kurš tad par zaļo, par Rihardu? Ja laikam tie ir sporta fani, vai ne? Un par Armandu, a.k.a. Renāru Kauperu. Ovācijas ir abiem, ir spēcīgas ovācijas, bet tagad laiks žūrijai. Ja iepriekšējā dziesmā man abas gribējās sastāt šovā, tad šoreiz man abas gribās izmest ārā no šova. Tas bija pilnīgā pakaļā. Nevar tik debili darīt, kad instrumentālām gabalām Leons Sejans, ko spēlē ģitāru, tā ir kolosāla ģitāra, Ieva tur dzied fonā, un šitie blēja pa virsu. Tur nav jādzied, tur, kur nav jādzied, tur nav jādzied. Dziediet tur, kur ir jādzied. Un tā kā bija jādzied, tad jau tas sen jau bija pat daudz tas piedziedājums. Jūs vienkārši sačakarējāt kolosālu dziesmu ar savu dziedāšanu instrumentālai daļai pa virsu. Man jau liekas, ka viņi forši parādīja, ka viņi apspēja kopā dziedāt. Neko stulbāk vairs nevar izdarīt. Bija labi viņiem. Bet par cik? Bija labi! Tā nebūs. Nebūs, kad būs labi. Bet par cik tomēr viens ir jāstāj šovā, vai ne? Tad runājot par dziedāšanu, teikšu tā, ka Rihards bija satraucies nemaņā, bet Armandam, protams, ir skaista balss, un viņš pa zemu bija abiem diviem, tas ir skaidrs, bet tāds dziesma, viņiem tur neko nevar darīt. Nē, man atkal likās tā, man likās, ka džekiem baigi patīk piedziedājums, jā. Piedziedājumu dziedāja, kur vajag un kur nevajag. Spēlējot solo ģitāru, teicu, bet džekiem patīk dziedāt arī visu laiku. Jā, pilnīgi pareizi jau tu teici, ka tur, kur spēlē ģitāru, tur labāk paklusēt, jo pašās beigās bija tā, ka tas piedziedājums gāja, kad 5 reizes viens un tas pats, ja tas piedziedājums no sākuma likās, ka tāds foršs, beigās viņš tā uzsēdās, ka viņu vairs negribējās klausīties. Sen jau bija pat daudz, un tā skaistā ģitāra, kas tur ir, ko Leons spēlē. Tas ir fantastiski, viņi jāklausās, no rīt līdz vakaram vēl klausīt. Nē, šie uzblēja pa virsu. Labi, Anna, ko tu teiksi? Kā tev patīk šie puiši, viņi priekšsums? Es pamanīju, ka abiem puišiem ir bagāta dvēsele, viņi ir labi cilvēki, to es esmu pamanījusi caur dziesmu. Protams, jā, es to esmu pamanījusi. Var pamanīt labu enerģētiku abiem cilvēkiem, kas vēl, tas Armands dziedē intuitīvi pareizi, man patika tava balss. Man arī patika tava balss, bet man likās, ka tev bija pa zemu sākumā. Bet viss. Tas ir tikai satraukuma dēļ. Bet labi, laiks laikam jūsu vērtējumiem. Žūrī ceļam savus kociņus. Sarkans, 3 sarkanie un Armands tiek tālāk, dodās pie sarkaniem un zaļais pie zaļajiem, sarkanais pie sarkanajiem.
Bet, nu, turpinājumā beidzamais šīs dienas pāris, 7. pāris. Un kā pirmā 7. pāra dalībniece būs Santa Tiltiņa, 25 gadi Jelgavā. Ar aplausiem sagaidām Santu. Sants ļaunākais murgs ir kaut kur dodoties aizmirst mājās savu mobilo telefonu. Vai tad ir tik traki, ja? Un tu esi rakstījusi, ka tev nepatīk dziesmas Pierādzīnāts ārā un tāda veida, tādi nezināmi, kā tu saki, kā tu esi rakstījusi tādi netik populāri gabali. Jā? Jā, tu esi tā rakstījusi. Kas tev nepatīk Pierādzīnāts ārā dziesmā? Nopietni, es tā rakstīju? Nē, nu, atbildi. Kas tev nepatīk dziesmā Pierādzīnāts ārā? Ballītēs aizies labi, jā. Aizies, jā? Bet kurā brīdī tu sāki dziedāt tādu dziesmu ballītē? Nu, droši vien, ka tur ir jau kaut kas vajadzīgs, patusēts un tā. Patusēts, jā? Un ir draugi un ar ko kopā viņi tur dziedāt un jautrs, tad jā. Labi, labi. Un tev blakām stāsies mums labi zināmā Līga Ružalo ar aplausiem. No Bauskas Līga mums ir. Lūdzu, Līga, tavs mikrofons. Līga ir bail novecot, kā viņa rakstījusi. Viņas ļaunākais murgs būt atkal skolniecei. Būt skolā, iet uz skolu katru dienu, celties. Jā. Turpinājums, jā? Jā. Un ko viņi būtu gatavi darīt, lai uzvarētu šajā čempionātā? Viņi būtu gatavi uzvilkt Gins Bude apakšveļu. Vīriešiem. Vīriešu, jā. Un nodemonstrēt. Un nodemonstrēt. Mierīgi! Bet man liekas, ka viņam vīriešu krušturs nav, ne tajā kolekcijā. Bet demonstrēt A, var. tā būtu bez, jā? Kas būtu bez? Bez krušturu būtu vīrieši. Bet, protams, vīriešu apakšveļu. Santa, kāpēc tev neņem tajā zemgales kompānijā iekšā? Tu neiedaries kaut kā tur vai kā? Par jaunu. Man ir atnākuši manējie. Kur ir tavējie? Tur, kur? O, 2 cilvēki, cik atkal mīlīgi. tās pats puisis, kas bija jau iepriekšējā Sveiciens meitenei. jums. Bet jums ir dziesma Dzērvenīte. Lūdzu, ar aplausiem DJs Play. Un tad jau aplausus, ovācijas, dziedam līdzi. Beidzamā dziesma šovakar. Tevi ieraudzīju dzērbenīt. Zinu, kuru biju ogas palasīt. Pilam dziļā meža meitas atstaņā. Dzērvenīt, kam tu mīti purviņā. Lūdzu tev iznāc meža maliņā. Dzērvenīt, mana rūgtā sirsniņā. Lūdzu tev nāc man līdzi tautiņās. Nāc tik purva princesīt. Draugu pulkā diviem sirds, līksmāks sirds. Ko tu darīsi te viena purviņā? Vai vari tik reibinoši maldināt? Dzērvenīt, kam tu mīti purviņā. Lūdzu tev iznāc meža maliņā. Dzērvenīt, mana līdā sirsniņā. Lūdzu tev nāc man līdzi tautiņās. Dzērvenīt, kam tu mīti purviņā. Lūdzu tev iznāc meža maliņā. Dzērvenīt, mana rūgtā sirsniņā. Lūdzu tev nāc man līdzi tautiņās. Aplausus un vēlreiz aplausus šim jaukajām dziedātājām. Jā. Nu tad aplausu testiņš būs, kam patīk, kā dziedāja Līga. Okay. Un Santa. Nu tur tas novadiņš, kā saka, jau to savu skaļumu dod. Žūrija, Frīdi, tavu Santa, kārtu. tu taču pārstāv Gotus, vai ne? Drusiņi.
Bišķīt. Ko jūs dziediet, kādas stila dziesmas? Dzērvenīti. Ko? Dzērvenīti, Nu, nē. dzērvenīti noteikti nedziediet, vai ne? Tu Nē. varēji redzēt, jā. Ko jūs dziediet, kādu muziku klausāties vairāk? Gotiko klausās? Nē, nu, visādi tādu roķīgāk tādu. Nu jā. Jā. Skaidrs, jā. Nu jā, jā. Nu, tas bija viss, ko es gribēju zināt, un man uzreiz viss salikās tā pa vietiņām. Man nejautās neko. Tev es neko neprasīšu jau. Es jau priecājos, ka tu dziesmu līdz galam nodziedāji, jo tas ir pa daudz. Paldies. Labi, tad jau tālāk. Anna, tavs komentārs. Jā. Šis bija labs Frīdis, šis bija labs. Aplausus Frīdim. Aplausus par labu joku. Centos kaut ko saprast vispār no tā visa. Kaut kā. Tev domāju, kādu viņa sāk dziedāt un kādu viņa sāk dziedāt. Mēs tur sadalījām. Pārāk traks sadalījām. Jā. Nevarēs kaut ko jāsiet. Šeit bija nedaudz jūtam tāda, nevis tāds... Sadzirdēju. Sadzirdēju, es jūtu tādu konkurenci, tāds dzirkstēls, un tad man likās, ka vienu otru tikai nedaudz iegājuši. Tava kārta dziedāt, es vienkārši nedziedot, tad tev jādzied, ne? Tā nebija. Es jūtu, te bija kaut kāds tāds... Es arī neredzēju, lai Bet sapratu, ka dziesma ir par dzervenīti. Galvenais psiholoģiski paņemt. Nu, paldies, Anna, vēl ko teiks? Ir vēl kas sakāms? Tev? Jā. Jā. Ir vēl, vai nav? Laba balss. Arī laba balss. Arī paldies. Sajies. Aplausus Annai. Labi, Guntis, lūdzu, turpinājumā. Nu, es domāju, ka pilnīgi vienāds dziedājums. Jā, nu, cik bija dziedāšana tā, jā. Tas bija pilnīgi vienādi, un es domāju tā, ka te mēs varam tikai virzīt tālāk to, kas ir kaut ko vairāk solījis, jā. Tā kā Līga solīja tur ko viņi solīja tur iznācienu un veļā, jā. Apakšbikses studijā! Jā, tā kā es domāju, ka kādā no raidījumiem Frīdim būs tev tas, ko tu vēlēji. Būs uz kuģa! Frīdim, sapņi piepildās. Tas ir Mārtiņam! Tas nav. Viņš lielījās, ka viņam ir. Nu ko, Miliši, balsojam? Bet nu ko, laiks vērtējumiem. Par Gunti jau ir skaidrs noteikti, bet nu, Anna, Frīdis. Zaļš. 3 zaļie. Līga dodās pie sarkaniem. Un Santa pie sadalījuma. Jūs, mīļie skatītāji, redziet, šeit man pa labi no jūsu puses skatoties kreisajā malā ir tie, kas tiek tālāk. Apsveicam jūs ar iekļūšanu pusfinālā. Bet par jums runājot, ir neliels pārsteigums. Pārsteigums ir un tāds, tagad ievelkam elpu. Jā, ievelkam elpu. Un pārsteigums ir sekojošs, ka visi, kas netika pagājušajā raidījumā, tie 7 gabali, un šie 7, viņiem nākamnedēļ būs iespēja sev pierādīt vēlreiz, un no tiem 7 izvēlēsimies vēl 7, kas tiks tālāk uz pusfinālu. Vai jūs esat priecīgi? Kāds prieks, kādas ovācijas. Tas tās neliels pārsteigums, jo man gribējās mums viņiem uzrīkot tā kā cerību kausu, vai ne? Jo kā jūs saprotat, arī pagājušajā nedēļā bija ārkārtīgi daudz cilvēku, kas būtu potenciāli vajadzētu dot iespēju dziedāt. Šis būs cerību kauss nākamnedēļ. Šie 7 pret tiem 7, kas pagājušajā nedēļā sēdēja te. Tā kā jūs vēl viņus redzēsiet. Bet, nu, ir neliels paldies jāsaka arī žūrijai, kur mums ir. Paldies viņš žūrijai. Jā, kur ir žūrijai? Paldies viņš. Paldies. Un vēl šis, jā, ļoti jauki. Ar aplausiem. Ziedi no Ziedu salona, Erantes ziedi. Lūdzu, Anna, tev buča. Lūdzu. Tev varbūt bez bučas. Nu, vienkārši iedošu, jā. Un, protams, tev DVD disks. Tas ir, proti, mēs visi ļoti labi zinām, tas ir Sapņu komanda par 35. gadu. Bet tev, Frīdi, rokas spiediens no manis. Lūdzu, piedošana. Man nevar apnīst tavs rokas. Jā. Bet, nu, es aicinu jūs visus celties kājās, visus ceļamies kājās, bet jūs varat pasēdēt droši. Un žūrija varbūt arī nāk uz. Jā, žūrija arī nāk šeit, stājamies visi kopā, uzdziedāsim vienu atvadu dziesmiņu, bet pirms atvadas dziesmas es no jums TV skatītāji atvedos un pasaku to, ka mēs tiekamies nākamnedēļ šeit pašā vietā, šajā pašā laikā, 8 vakarā, Blaumaņa iela 32, šeit pat Rīga TV 24 studija, kur nesāksies vēl pusfināls, bet būs, kā Frīds nosauc par cerību kausu, kur vēlreiz ir iespēja dot visiem nodziedāt un tikt tālāk. Bet, nu, pagaidām, dziedam! Domātāji, domās dzīvo, vēsturnieki atmiņās, brauc pa mūsu zemi brīvo.
Sēkļa ziedus kārto, muļķu laukā, apropukam kas un raugās. Otrā rītā, lai tik nebūs zālē saļākā, nekā, pēc ielā it nekā. Omnibus, omnibus, iebrauc manā dārzā būs, izbraukā man tomātus, redīsus un burkānus un aizbrauc nezināmā virzienā. Omnibus, omnibus, iebrauc manā dārzā būs, izbraukā man tomātus, redīsus un burkānus un aizbrauc nezināmā virzienā. Vientulīgā avārijā skumji stūrēj šoferis, pat ļoti jautrā kompānijā. Izskatās viņš aizmidzis, kontrolieri ārādīja, pasažieri nolemtie. Ārlīno nespējat grauj, tik dzīvo monarhija. Nav vairs tā, ka skāj.